Sveiki visiem! Nu jau ir jaunais video atkal. Sen jau nebija bijis. Cik nu sen. Bet kā jau es solīju pagājušajā video klipā, nākamais video būs par gāzes sistēmu. Tad šoreiz uztaisīsim kaut ko saistībā ar to. Un tieši ko mēs darīsim, mēs mainīsim filtrus. Tas ir gāzes sistēmai ir 2 filtri. Viens filtrs ir gāzes reduktorā, un otrs filtrs ir, kā jau jūs redzat, šāds. Tad viņš aiziet uz sprauslām. Tas ir otrais filtrs, kas iet pēc reduktora. Jā, un kas jums būs nepieciešams? Šāds filtrs. Tieši šī sistēma ir Shark sistēma. Ir dažādas sistēmas, tāpēc jums tur viss ir atkarīgs no jūsējās, no reduktora. Jo katrai sistēmai nāk savādāki filtri un blīves, tāpēc uzmanīgi ar tiem. Šis ir tāds oriģināli, bet tāds ejošais parasti visiem ir vienādi. Tikai jāskatās arī šo gumijas cauruļu diametrs. Ja tas ir 10 iekšējs, tad ņemat katru galu 10, ja 12, tad 12. Nezinu, vai nebija 12, vai 10 nebija, mazākais bija 12. Īsti nepateikšu, bet skatieties. Jā. Un tad jums būs vajadzīgs šāds Valve Saver additive. Tas pēc tam ir uzpildīšanai, tos vēlāk arī pastāstīšu. Es izmantoju šādu zvaigznīti. Nezinu, es varēšu parādīt. Tā ir 30. Te arī var būt visādi varianti. Galvenais, kad viņa uzlien virsū un baigi nekustās. Jā. Un tad priekš otra filtra jums vajadzēs mīnusiņa skrūvreiz. Vienalga kādu. Un šo te es paņēmu kā palīgu, ja es nevaru atskrūvēt papildus. Tūlīt es jums parādīšu. Tātad šī sistēma izskatās apmēram šādi. Atkal, kā jau es minēju, pirmajos 2 videoklipos ir labi atslēgu komplekts. Jā, jau savādāk bez tā tur diezgan sarežģīti visus šos darbus veikt. Tātad, kur mums atrodas filtrs reduktoram? Viņš atrodas, man liekas, ka vienmēr viņš ir augšpusē. Es jums nepateikšu, vai ir arī savādāk. Varbūt arī ir, bet šajā gadījumā ir augšā. Šeit var labi redzēt, ka ir 4 skrūves viegli pieejamā vietā. Tās mēs sākam skrūvēt. Atskrūvējam vienu. Redz, cik labi atslēga. Uzlien, kad nevar noņemt. Tā tad es sāku skrūvēt vaļā. Un man nāk tāda kā šņākoņa. Tas viss ir tā tam jābūt. Neuztraucaties. Tā ir tā pati gāze, kur ir iekšā vēl reduktorā. Viņa neiztvaiko. Ceru, ka man labi dzird, jo šodien kaut kā ar laika apstākļiem nav. Jā, tā tad var redzēt. Viņa šādi iet. Var pat vairāk atskrūvēt, tad viņa ātri iziet. Un tad jau nākamais, kad redzēsim filtru. Tātad tā vāciņš ir atskrūvēts. Šāds viņš izskatās.
Iekšā ņem šīs skrūvas. Tālāk izņemam šo te filtru. Nu, jūs redzat, viņš ir tumšs. Tas jau ir indikators, ka viņš ir bijis jau jāmaina. Nu, tagad ir īstais laiks. Tad ir ārpusē šeit ir blīve, šitā melnā. Un tad ir iekšpusē vēl viena. Ko mēs daram? Abas šīs blīves mums ir jādabūj ārā. Jo, nu, viņas jau ir jau savu laiku nokalpojušas. Viņas ir noteikti arī paplicinātas, līdz ar to, ja jūs izmantosiet viņas vēlreiz, tad, nu, var sanākt diezgan nelabi. Tā, kas no iekšā, lai noņemtu blīvi. Tālāk, tur iekšā ir tādi kā rūsas pārpalikumi. Es ieteiktu paņemt šeit uz tās maliņas toltas papīru, vai arī pārbaudīt, vai nevar vienkārši izpūst ar kompresoru, vai ir arī ar saspiestā gaisa baloniņi nopērkami. Ar to izpūst. Nu, galvenais, lai tie visi netīrumi netiek arī šeit iekšā tie atverē. Jo, nu, tas atkal tad nebūs atkal labi. Jā, tā kā tā. Kā jau jūs redzat, izpūtu šo gropi. Tālāk es ņemu mazo blīvīti. Aizlidoja. Mazo blīvīti lieku iekšā. Tā, lai viņa ietu savā gropē. Šādi. Tad es lieku filtru. Filtrs nav vienāds no abām pusēm, kur ir augšpuse, nu tas ir loģiski. Tad liekam iekšā pa virsu, pakustinam. Nu, mēs jutīsim, kad ieliec, tad var just, kad viņš ir vietā. Un kā pēdējo mēs liekam augšējo blīvīti un skrūvējam klāt šo te vāciņu. Jā, kad kārtīgi ir pievilkts, ja kaut kas ir netīrs palicis vai no gāzes, tur kaut kādi rūsas putekļi, tos apslaukam. Vecās detaļas paņemam, saliekam atpakaļ maisiņā, kurā bija iepriekšējais filtrs. To es pēc tam izdarīšu. Un tālāk jau mēs varam atkal šo otru filtru skrūvēt vaļā. Kā jau es teicu, mīnusiņa skrūvgriezis. Viens savilci vaļā. Šeit nu jau vairāk nevajadzētu iet nekādam spiedienam. Jā, tagad es atskrūvēšu, tad es jums atkal parādīšu. Jā, tātad es noņēmu šo filtru. Šāds viņš izskatās. Šajā gadījumā viņš ir, jā. Un tad kā pārbaudīt, vai viņš ir tīrs vai nē, kur redzēt netīrami. Nav jau nekas traks, kur arī var redzēt cauri spīd. Šo pat varbūt varētu pat nemainīt, bet, nu, ja jau viss ir pie reizes, tad pie reizes. Un es aizmirsu laikam pateikt, kā uzzināt, kādu jums filtru vajag, ar kādu diametru. Tātad jums parasti būs caurules, šīs gumijas, un uz kādas no caurulēm būs uzraksti. Šajā gadījumā var redzēt, ka man ir rakstīts 12 mm. Tas nozīmē, ka jums ir jāmeklē filtrs ar abiem galiem 12 mm. Tālāk, ko es vēlētos piebilst, kad jūs liekat jauno filtru, jums obligāti šai bultai ir jāsakrīt ar virzienu, no kurienes uz kurieni iet gāze. Tas nozīmē, viņi iet no šienes uz šeieni. Jums es sīkāk nestāstīšu, jo varbūt
ne visi ir tehniski cilvēki, bet, nu, ja jūs noņemat ar iepriekšējo filtru, jūs redzējāt, ka gulta ir uz to pusi. Tas nozīmē, ka jums arī šis filtrs ir jāieliek tieši tāpat. Tālūk, viss ir saskrūvēts, viss ir vietās. Pārbaudam, vai viņš nekur nekustās. Vai viss ir pievilkts, viss ir. Tālāk, kas jums ir pēdējā solī palicis. Arī katrai mašīnai savā pusē. Šeit ir tas Valve Saver Fluid, jeb tas additīvs, ko es jums rādīju. Ar viņu ir tā. Viņam ir jābūt, viņam ir jābūt, kā lai saka, līmenī. Tāpat kā jūs eļļu pārbaudat, tāpat arī šeit. Kāds plasmas. Un šeit ir tāda kā skrūvīte. Šeit. Un tur ir tā kā caurspīdīgs. Te ir aizķipis bišķiņi. Bet tur ir caurspīdīgs apakšā. Tur, kur tas punktiņš spīd, tur notīriet. Un tā, kad jūs piedarbināsiet mašīnu, kad jums pārslēgsies uz gāzes iekārtu, jums šeit šis šķidrums, viņš pil tālāk. Un cik es zinu, tad apmēram vienam pilienam jāpil ir 10 sekundēs viens piliens. Ja tā nopil labi, ja nē, tad, ja netek tik bieži, tad atskurājam šo te apakšējo uzgriezni, šo te plato, tad regulējam ar šo te augšējo maziņo un skatāmies, lai ir tie 10, tad atkal, kad jūs pieregulējat, tad maziņu atstājat un lielo ar kādām plaķenēm pievelkat, lai būtu droši, kad viņš neizregulēsies atkal. Tā kā tā. Tālāk, ko es jums pastāstīšu, jau mašīnā. Ja jūs vēlaties regulēt gāzes iekārtu, tas nav tik vienkārši, un tas arī nav, kā saka, nav bērnu spēlītes, bet tomēr, ja jums ir interese, jūs varat mēģināt, bet tas ir katram pašam savu risku. It kā jau baigi salauzt neko nevar, bet, ja jūs nepareizi saregulējat, tad motoram īpaši nepatiks. Tas ir tāpat kā apmēram cilvēkam, ja tu dosi par maz ēst, viņam nepatiks, jo viņam gribēsies vairāk. Un tad, kad par daudz atkal būs, tad viņš būs atkal pārāk daudz pāēdis, un tad atkal slikti. Tāpēc, šeit ir gāzes iekārtas, kā lai saka, lai pieslēgtos pie gāzes iekārtas, ir šitāds interfejs. Pats es pirku viņu no poļiem. Ja jums ir interese, es viņu ielikšu aprakstā. Es mēģināšu atrast vismaz to mājaslapu. Tur arī pārdot filtrus, lētāk nekā pie mums. Bet, jāgaida arī tomēr bišķiņi ir. Es neatceros, cik ilgi bija, bet, apmēram tā kā no Aļika, tāpat arī no poļiem, jo tas ir poļu saits. Un tad, kas jums ir jādara? Jums ir iekšā motortelpā, ir arī tā elektroniskā daļa gāzes iekārtas, un jums ir jāatrod, tur ir korķīši. Stūlīt varbūt jums parādīšu. Bet vispirms, kas jums ir jādara, lai pieslēgtu? Jums būs jāatver loks, jānolaiž tā, lai var izbāzt vadu. Tad jūs pieslēgsat šeit pie datora. Tātad jūs šeit ir gāzes kompis, kas atbild par pašu gāzes vadību.
Un šeit ir tie vadi, tad šeit ir vadi, un šeku reku. Man ir pazudis korķīts, bet viņš izskatās līdzīgs kaut kas šādiem. Bet, var arī sajaukt, protams. Bet, šī ir kaut kas pavisam cits. Šis ir gāzes regulēšanai. Tad jūs izbāzāt šo vadu pa stikla augšu. Jūs viņu ieliekat kaut kur šeit, tā lai aiztaisot pārsegu viņš nekur nespiežas, un pievienojat šeit ar pareizo galu, jo tur ir dažādi gali. Jums ir jāatrod tieši pareizais priekš savas iekārtas. Tas arī nav tik vienkārši. Un tad, kad jūs esat atraduši, tad jau jā. Tālāk, kad jūs esat sasprauduši, tad, kad jūs pienākat pie datora un tagad pie mašīnas, tad jums degs šeit ir out, in un ready. Un jums degs ready. Tad es parādīšu arī, kāds izskatās no šejienes. Tas izskatās apmēram šādi. Tad mēs tos vadus kaut kā saliekam, lai viņi netraucē. Taisam ciet pārsegu. Pārsegu taisam līdz galam ciet. Ideālākajā gadījumā, ja jūs regulējat, jums ir jāpabrauc. Šajā gadījumā es jums parādīšu tikai, šeit ir tāda programma AC Gas Synchro, uz kuru es arī ielikšu linku. Kas jums ir nepieciešams? Jums ir jums ir jāieliek aizdedzē atslēgu un jāpagriež. Startēt programmu, tad jums sāk šādi mirgot spuldzītes. Un tad jūs varat redzēt, kas ir iepriekš bijis, kādas ir kļūdas. Un šeit ir tā karte. Zilā līnija ir benzīna karte. Tas ir smidzināšana. Un zaļā ir gāze. Šeit tā līnija diezgan ok. Te pašā galā varētu būt mazliet sliktāk, jo viņai nevajadzētu tā uzreiz krist. Bet vispārībā, visā visumā labāk, kad gāzes ir vairāk nekā benzīna, jo, viņa ir arī sausāka. Un arī kaut kā tā, un tad, ko es tā ieteiktu vispār darīt, pirmkārt, jūs varat neiztikt neko un pabraukt. Tas būtu tāds, ok, jūs paskatītos, kā jums strādā šī sistēma. Ja viņa strādā, tad ir ok. Ja nē, tad ir jāveic kaut kādi labojumi. Ko es šoreiz izdarīšu? Es uztaisīšu kalibrēšanu. Tas ir tā, kad kalibrācija notiks pēc benzīna, un tad programma pati apmēram sapratīs, cik daudz gāzes ir nepieciešams priekš mašīnas. Tad, jūs veicat kalibrāciju, un tad, kad nokalibrē, tad ir jāpabrauc kāds gabaliņš. Es ieteiktu nobraukt kādus kilometrus 50. Tas ir kaut vai jūs braucat uz darbu vai kaut kā. Un tad jūs varat iet kartē, un šeit ir tā, ka te var regulēt, šeit ir tie dzeltenie punktiņi. Ja jūs gribat vairāk, jums jāpadot ir uz augšu ar bultiņu. Ja mazāk, tad uz leju, un ar PLS labo klikšķi jūs varat pielikt klāt punktiņus. Tas ir, lai detalizētāk varētu šo sistēmu noregulēt. Bet te arī jābūt ir uzmanīgam, jo atkal pārāk daudz noregulē, un tu jau esi kļūdījies, un tad atkal, tas ir diezgan specifisks darbs. Šo es pašiem, protams, neieteiktu baigi ķimerēties, tur baigi krasi mainīt kaut ko. Ja jūs vēlaties tur kaut ko drusciņu vairāk,
kaut vai 3 reizes paspiediet uz augšu vai uz leju, bet vairāk es gan neieteiktu, jo, ja jūs nezināt, ko jūs darat, tad labāk to nedarīt. Jā, ko mēs daram tālāk? Spiežam pie kalibrēšanas starts. Viņš rāda, lai mēs iedarbinam dzinēju. Tātad es jūs brīdinu. Šajā gadījumā būs liela skaņa, jo bišķiņ izplūda nav oriģinālu, bet ko es darīšu, es piedarbināšu dzinēju, tad es neko nedarīšu un vienkārši nospiedīšu starts programmā. Un programma tiks pati ar visu galā. Un tad, kad viņa beigs, tad atspraužam nost USB, atspraužam nost gāzes šo te štekeri pie gāzes iekārtas. Un tad pabraucam tos 50 km un tad vēlreiz daram šo te vadu pievienojumu un tad skatāmies kartē, kas tur darās. Kā jūs dzirdat, es piedarbināju automašīnu. Tātad reduktoram ir jāsasniedz 50 grādu temperatūru, viņam jābūt ir uzsilušam. Jā, tālāk, kad reduktors sasniedz 50 grādus, tad dzinējam jāstrādā brīvgaitā, un tad programma visu izdara. Un tas arī šodien ir viss. Tad jau, ja ir kādi jautājumi, tad jautājiet. Varbūt es spēšu atbildēt, jo ar gāzes iekārtām ir specifiski, tur dažreiz ir grūti saprast, kas ar viņām ir, tikai klātienē to var saprast, bet jautājiet, tad jau mēģināsim atrast atbildes.